Pastiprināti ceļu satiksmes dalībniekus valsts policija uzraudzīja ne tikai Jāņu dienā, bet arī pirms svētkiem. Pēc līgošanas komandai pievienojamies 1:00 dienā, bet bez mūsu klātbūtnes no rīta reidu sākot, jau pats pirmais autovadītājs bijis Reibumā. Bet pieļaujamās promils bija 0,13 promils sanāca. Tur arī vadītājs teica, ka viņš ikdienā lieto piparu rūkto. Veicām, protams, pārunas, ka varbūt tas risks var neatmaksāties arī kādā reizē. Lai gan tādi gadījumi ir bijuši iepriekš, šoreiz izteikti vairāki blakus sēdētāji vai kājām gājēji paši lūdz arī viņiem pārbaudīt alkohola koncentrāciju izelpā. Tev likās, ka kaut kāds promils vēl varētu būt? Nē, noteikti, ka nē. Stundas ir pagājušas kaut kādas 14, jau pat vairāk, bet ja es redzu iespēju, tas neko nemaksā, tad pašam būs drošāk braukt, sirds mierīgāk. Tālāk jābrauc mājās. Agrim viss kārtībā, taču vairākiem citu automašīnu pasažieriem gan top skaidrs, ka izdarījuši pareizo izvēli un pie stūres nevar sēsties vēl vairākas stundas. Tikmēr reidā apturētie autovadītāji bez promilēm. Alkohols nav. Urā, nav! Es zināju, ka viss būs kārtībā. Es arī biju dzirdējis, ka reidi būs, tā kā es tam jau tāpat biju gatavs. Nebija tad žēl, ka svētkos jādzer tā mērenāk un nevar izbaudīt līdz galam, vai tas jums nav aktuāli nemaz dzīvē? Nebija žēl, nav aktuāli, nekas nemainījās no ikdienas dzīves. Daudz dziedājam, maz gulējam, ar pudeli nejokojamies. Kad dzied, tad jau negribas dzert. Drošs cilvēks esmu un atbildīgs. Atbildīgs turē, atbildīgi dzeru. Vienā gadījumā policijai rodas aizdomas, ka kāda automašīna paspēja iegriezties šķērsielā, lai autovadītāji samainītos vietām. To gan pierādīt nevarēja. Masveida pārbaude notika ne tikai apdzīvotu vietu centrā, bet arī uz Grandas ceļiem, ko nereti ierēbušie autovadītāji izmanto, lai no policijas izvairītos. Ja centrā mašīnas aptur izlases veidā, tad uz lauku ceļiem ik katru. Kad bija sajūta, ka jūs braucāt un pēkšņi uzreiz... Es jūtos ļoti iepriecināts, kāds sargā. Tā sajūta, ka kāds sargā, kādam rūp. Bet bija arī sirds mierīgi, jo jūs zinājāt, ka promils nav jums? Protams. Policijas reids kā lielākais piedzīvojums bērniem. Tiesa gan pārbaudēs konstatēti vairāki pārkāpumi tieši bērnu drošībā. Netiek lietota bērnu sēdeklīša, mazie nav piesprādzēti un kā spilgtākais gadījums izvēršas brīdis, kad apturētajā automašīnā pie stūres 10-gadīgs puika, kam vecāki māca braukt. Protams, bērnībā daudz mācās braukt, bet ir jāizvēlas varbūt tās vietas, kaut kādas slēgtas teritorijas un lai satiksme būtu droša kopumā. 12 stundu laikā pārbaudīti 170 autovadītāji, velo un motobraucēji. Visi skaidrā. Sabiedrība noteikti kļūst prātīgāk, bet mēs jau esam arī Kurzemē, vai ne? Kurzemē jau māk līgot, man liekas, ļoti labi. Droši vien kaut kur citur arī prot līgot, bet es domāju, sabiedrība ir pieaugusi drusci. Jau gudrāk esam. Diez vai. Jāķer ir tie, kas nav prātīgi. Arī komanda, kas šoreiz Talsu novadā uzraudzīja ceļu satiksmes dalībniekus, cer, ka lielākā daļa sabiedrības palikusi prātīgāka. Bet pieredze rāda, ka tie, kuri regulāri brauc Reibumā, to arī, diemžēl, turpina darīt. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.